Labdien, prezidentkungs! Labdien. Man ir tiešām liels gods un prieks sēdēt ar jums pie šī svētku galda, lai svinētu Latvijas 108. dzimšanas dienu. Un jāsaka, es esmu mazliet uztraukusies, tas pat būtu maigi teikt. Kā jūtaties jūs? Kā pirms svētkiem? Edgars Rinkēvičs ir Latvijas valsts prezidents, kurš amatā stājās 2023. gada 8. jūlijā. Absolvējis Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes bakalaura programmu vēsturē, pēc tam fakultātē turpinājis maģistra studijas, iegūstot maģistra grādi politikas zinātnē. Studējis arī ASV Nacionālās aizsardzības universitātē, kur iegūs maģistra grādu Nacionālās drošības resursu stratēģijā. Lielāko daļu savu profesionālā mūža pavadījis diplomātijā un ārlietu jomā. Ir bijis ilgadējs Latvijas Republikas ārlietu ministrs no 2011. līdz 2023. gadam. Tas nozīmē, ka ir bijis ilgākais Latvijas Republikas ārlietu ministrs Latvijas valsts vēsturē. Mūsu sekotāji, kas ir jauniešu auditorija, viņiem ir dota lieliska iespēja uzdot jums sev interesējošus jautājumus, kā arī man vāculītē ir sagatavot daži tādi interesanti jautājumi. Un varbūt pa ceļam mums sanāks arī kāds uzdevums. Es atļaušos izmantot savu privilēģiju, sākt ar savu jautājumu. Latvijas iedzīvotāji. Hokejs, dejošana, dziedāšana, mēs visi esam tajās lietās tādi vienoti, degsmīgi, bet varbūt kā panākt to ikdienišķo vienotību, un varbūt mums tā jau ir. Tas lielais jautājums ir īstenībā, ko mēs saprotam ar vienotību. Jo, ja mēs varam vienoties lielās lietās, teiksim, mūsu valsts neatkarība, drošība, tās nosargāšana, mēs varam priecāties par mūsu hokejistu, sportistu, vai tā būtu olimpiskās spēles vai paralimpiskās spēles, vai mēs, teiksim, varam priecāties par mūsu mūziķu panākumiem, tas ir skaisti. Bet, ja mēs gribam, teiksim, savu valsti veidot labāku, skaistāku, turīgāku, gudrāku, tad pilnīgi noteikti mēs vienmēr diskutēsim un strīdēsimies par to, kā to labāk panākt. Man liekas, ka tas būtiskākais ir tad, kad mēs esam izrunājuši, tad vienoties, ka mēs arī sarunā to izpildām. Ir svarīgi, ka mēs tiešām esam vienoti tais lielajās lietās, bet ja mēs nediskutēsim, nemeklēsim labāko ceļu, kā attīstīties, tad tas var mums varbūt pat vairāk kaitēt. Tāpēc šis jautājums vienmēr ir tāds ļoti interesants, bet viņš ir ļoti grūti atbildams. Un tagad ir laiks jauniešu jautājumiem. Šis sekojošais jautājums patiesībā bija viens no populārākajiem jautājumiem. Kādi ir jūsu kā prezidenta galvenie pienākumi? Mēs redzam jūs, mēs dzirdam jūs, bet kādi tad ir tie galvenie pienākumi? Valsts prezidenta pienākums ļoti skaidri nosaka mūsu valsts satversmi. Tajos ietilpst gan valsts starptautiskā un iekšējā reprezentācija, bieži vien gan starptautiski, gan Latvijā apmeklējot novadus. Ir tā sajūta, ka cilvēki tiešām vēlās, lai viņus sadzird, uzklausa, lai tā valsts varbūt klātbūtne būtu ne tikai tāda augsta un oficiāla, bet arī silta un sirsnīga. Valsts satversme nosaka arī diezgan būtiskus pienākumus saistībā ar valsts likumiem. Valsts prezidentam ir tiesības tos arī atdot Saeimai otrreizējai skatīšanai, ja kaut kas nav labi. Ir, protams, daudzi jautājumi, kas skar arī iespējas rosināt likumus. Es esmu to centies darīt aktīvi. Un tad ir tādas lietas, kā notiesātu cilvēku apžēlošanas lūgumu izskatīšanu. Tad ir lietas, kas saistās ar bruņoto spēku vadības funkcijām, ārvalstu vēstnieku pieņemšana Rīgas pilī. Tā kā ir ļoti daudz tādas ceremoniālas funkcijas, bet arī diezgan daudz reāls. Tad ir, protams, tas, ko katrs prezidents uzskata par svarīgu, ko viņš savas prezidentūras laikā, vai viņa, mums ir bijusi arī prezidenta, vai Vīķa Freiberga, domāju, ka nākotnē gan jau arī būs ne tikai vīrieši, bet arī sievietes prezidenti, tad ko viņš vai viņa uzskata par svarīgu, par prioritāru.
Pirmais Latvijas valsts prezidents bija Jānis Čakste, tam sekoja Gustavs Zemgals, Alberts Kviesis, Guntis Ulmanis, Vairvīķa Freiberga, Valdis Zatlers, Andris Bērziņš, Raimonds Vējonis, Egils Levits un šobrīd Edgars Rinkevičs, kurš ir 10. Latvijas valsts prezidents. Par valsts prezidentu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš sasniedzis 40 gadu vecumu. Valsts prezidentu ievēl Saeima uz 4 gadiem. Es domāju, tad sekosim ar otru populārāko jauniešu jautājumu. Kāpēc Latvijā ir sācies obligātais iesaukuma dienests? Un ko jūs varbūt varētu teikt jauniem cilvēkiem, kuriem savu plānu tam jāpiekārto? Savu laiku, tad, kad mēs stājāmies NATO, mēs atteicāmies no obligātā dienesta. Jo likās, ka gan profesionālais dienests, gan tā starptautiskā situācija nebūs tāda, ka mums būs jāskatās uz to, lai maksimāli daudz iesaistītu Latvijas pilsoņus mūsu valsts aizsardzībā, ka tā būs diezgan lielā mērā izvēle. Tā tas bija līdz 2022. gadam, līdz Krievijas iebrukumam Ukrainā. Un tagad redzot, kā šī starptautiskā situācija attīstās, kā Ukraina cīnās pret Krievijas pārspēku, visas lietas izsverot, tomēr mūsu Saeima uzskatīja par nepieciešamu, un es teiktu, nevis atjaunot obligāto dienestu, bet tomēr ieviest valsts aizsardzības dienestu. Kāpēc svarīgi tomēr pakārtot šos plānus? Tāpēc, ka tiešām tiek darīts viss, lai tā nebūtu. Kādreiz mūsu valstī uzbruks ienaidnieks, lai cilvēki neapjuktu, lai cilvēki savu valsti aizsargātu, lai cilvēki spētu, varbūt pat ja viņi nebūs vairs derīgi šim obligātajam pienākumam, ja viņiem būs kaut kādas varbūt citas lietas, lai viņi tiešām varētu arī kaut vai sniegt pirmo palīdzību, lai spētu palīdzēt citiem krīzes gadījumā. Un tad, kad es diezgan daudz esmu runājis ar jauniešiem, kuri brīvprātīgi, jo šobrīd pamatā tomēr lielākā daļa jauniešu dodās valsts aizsardzības dienestā brīvprātīgi, kad es viņiem jautāju, bija vērts. Es vēl neesmu dzirdējis pat tādās ļoti privātās, bez žurnālistu, bez tiešo komandieru vai virsnieku klātbūtnes sarunās atbilde nebija. Jaunieši uzskata, ka viņiem ir vismaz 3 lietas, ko viņi ir iemācījušies. Pirmā mazlietiņa, tomēr tā fiziskā forma tiek uzlabota, kas nav maz svarīgi mūsdienās. Par veselību jāsāk domāt no paša, varbūt, sākuma. Otrā lieta, ko daudz tomēr uzskata, ka viņi iemācās kaut ko jaunu un interesantu. Un savā ziņā viņiem ir iespēja, teiksim, šīs zināšanas arī pēc tam izmantot. Un trešā lieta, daudziem nav mazsvarīgi tas, ka pēc tam, protams, attiecīgi ir bijušas pietiekamas sekmes, šie cilvēki bez maksas var, piemēram, izvēlēties studēt Latvijas augstskolās. To es esmu dzirdējis kā diezgan tādu motivējošu faktoru. Man pat bija pavisam nesen tagad pie brīvības pieminekļa Sauszemes mehanizētā brigādē vairāk nekā 400 valsts aizsardzības dienesta karavīri, un bija zvērsta pieņemšana, un pienāca klāt viens jauns karavīrs, tikko nodevis arī zvērstu, un jautāja man, vai es viņu atceros. Es tiešām nekad to visu nevarēju atcerēties, līdz viņš man atgādināja. Mēs pirms pusotra gada tikāmies vienā jauniešu organizācijas sapulcē, un viņš bija viens no tiem, kas visskeptiskāk un tā viskritiskāk man uzdeva jautājums par valsts aizsardzības dienestu. Un teica, ka viņš neredz tam jēgu, tas ir zaudēts gads. Kaut gan īstenībā tie ir 11 mēneši ar iespējām diezgan daudz laika, sevišķi pēc pamata apmācības pavadīt arī ar ģimenēm. Viņš bija visskeptiskākais, un es teiktu, šo puisi es vismazāk redzētu bruņotos spēkos. Viņš teica, es pats īsti līdz galam nesaprotu, bet kaut kā pa gadu pamainījās un nolēma sev pamēģināt, un bija diezgan apmierināts. Un pats brīnījās mazliet par sevi, un es arī brīnījos, bet pozitīvā ziņā. Varbūt tieši tiem skeptiskākajiem jāiet mēģināt. Es teiktu, manā ideālajā pasaulē būtu labi, ja jaunieši dotos brīvprātīgi. Bet, protams, tas nav iespējams. Ne visi tiešām varbūt vēlās, un šobrīd ir izlozes princips. Ja tu esi izlēmis iet brīvprātīgi, tas ir viens, protams, motivējošs faktors. Ja tev tomēr
pienāk tā pavēst un jādodās tādā obligātā kārtā, neiet ar stereotipiem, neiet ar tādu negatīvu attieksmi, aiziet ar atvērtu prātu, pamēģināt. Paturpinot par drošību, cik vispār ir droši dzīvot pašlaik Latvijā? Ja mēs skatāmies, teiksim, un salīdzinām ar daudzām citām Rietumu Eiropas valstīm, tad mums šobrīd tā iekšējā situācija un vide ir ļoti droša. Noziedzības līmenis nav tik augsts. Ja mēs skatāmies, protams, šo te arī manis pieminēto starptautisko stāvokli, kā bieži moderni saka, ģeopolitisko situāciju, protams, ka mēs visi ar bažām skatāmies, kā Krievija turpina karu Ukrainā, un ne tikai ar bažām skatāmies, bet arī ļoti atbalstam Ukrainu. Jā, mēs nevaram izslēgt to, ka būs arvien vairāk mēģinājumu ne tikai pret Latviju vērsties, bet pret Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm visos iespējamos veidos. Mums ir jāstiprina mūsu valsts aizsardzība, mums tai ir jāatvēl daudz līdzekļu. Mums jāsaprot, ka valsts aizsardzība nav tikai armijas, valdības, policijas vai, kā saka, dažreiz valsts uzdevums. Tas ir katra Latvijas pilsoņa, katra Latvijas iedzīvotāja uzdevums. Un ja mēs būsim maksimāli sagatavoti visādām krīzēm, tad es esmu pārliecināts, ka neviens arī nemēģinās mūs apdraudēt. Tagad laiks tādai mazai odziņai, atjautības uzdevumam. Es jums parādīšu attēlu, un jums ir jāmēģina noteikt, kas šeit ir attēlots. Kas tas varētu būt? Mana pirmā doma būtu kaut kādas smagas dzels seifa durvis vai kaut kas līdzīgs. Smagas durvis, un kur tas varētu aizvest tālāk, kā veselums? Kas tas varētu būt? Vai tas ir tik smags jautājums, ka grūti pat pateikt? Patiesībā ir tā, ka jūs šeit esat bijis. Tas ir Mangaļsalas mols, tas ir no jūsu Instagrama. Jā. Un šeit mēs varam lasīt. Man ļoti patīk, kā jūs izveidojat aprakstus. Vispār ļoti fanoju par jūsu Instagramu. Saule, jūra, Daugava, Mangaļsala, marts. Ļoti patīk šī bilde. Ļoti skaistas krāsas. Bet kā varēja dabūt to sarkano? Sarkano šeit? Jā. Tas ir tad, kad tuvāk pievelk tās krāsas, kļūst tādas spēcīgās. Tas ir tā kā durvis uz bāku tasam. Jā, tieši tā. Tas ir durvis uz Mangaļsalas bāku. Tālūk. Tāpēc man likās, tas uz kaut kurieni ved tās durvis. Jā, durvis ved uz kaut kurieni. Bet es domāju, atgriezīsimies jautājuma atmosfērā. Jautājums atkal no manis. Kas ir tas, ar ko Latviju atpazīst pasaulē? Un varbūt kā panākt to, lai Latviju nejauc ar Lietuvu un sāk uztvert tādā vienādā līmenī ar Igauniju? Ir 3 jautājumi. Tur daudz. Sāksim ar to varbūt jautrāko par to Latvijas jaukšanu ar Lietuvu. Es esmu runājis ar kolēģiem no Slovenijas un Slovākijas, kas arī mūždien pukojās, ka Slovākija un Slovenija jauc nemitīgi. Esot pat gadījumi, kad vienā otrā lielas valsts galvaspilsētā abu valstu vēstniecības vienkārši apmainās regulāri ar pasta sūtījumiem, jo arī pasts sajauta Slovenijas un Slovākijas vēstniecību. Ir pat bijuši tādi jautri brīži, kad Austrijā ar Austrāliju pamanās sajaukt. Tur, kur ir kaut kādas varbūt tās kaimiņu būšanas vai tīri valstu nosaukumi ir ļoti tuvi, tur, man liekas, tas būs neizbēgami. Un Latvija un Lietuva, sevišķi franciski runājošajā pasaulē, Letonija un Lituānija ir tik tuvi fonētiski, ka tur es pat domāju, ka vienu brīdi gan jau tas viss turpināsies. Vai par to vajadzētu tā ļoti, ļoti uztraukties un vaimanāt? Godīgi sakot, es domāju, ka nē. Man patiesība sakot liekas, ka mēs tomēr kā baltu tautas esam diezgan tuvas. Jā, mēs kaut kur ekonomikā bieži vien konkurējam. Jā, mums gribās vienmēr būt labākiem. Igauni tomēr ar mums ir tuvāki tīri mūsu tādā vēstures un kultūra telpas nozīmē.
bet valodu ziņā ir pilnīgi atsevišķi. Tā nu ir sanācis, ka mēs visi trīs dzīvojam Baltijā, visas trīs tautas, un tomēr mums ir ar vieniem kaut kas kopīgs un mazliet atšķirīgs no otriem. Un mēs, kā Latvija, kā vienmēr esam pa vidu, gan geogrāfiski, gan vēsturiski, gan kaut kur arī tādā kultūras izpratnē. Mums bieži vien pietrūks tādā pozitīvā izpratnē lielākas pašapziņas. Un jūs jau pašā sākumā jautājat par to vienotību, bet kad Latviju vislabāk atpazīst plašajā pasaulē? Tad, kad mūsu sportisti labi nostartē. Tad, kad, piemēram, Porziņģis Keltikas sastāvā izcīna mega uzvaru, visi skatās, kur tā Latvija ir. Hokejā vai basketbolā, kad pēkšņi lielvalstis zaudē, un kad attiecīgie fani sāk pētīt, kur tad tā Latvija ir, pēc tam tad viņi ātri atpazīst, kur ir tā Latvija, tad viņi nejauc mūs ne ar Lietuvu. Tas ir tas mūsu nosacīts slepenais ierocis. Ja mūsu pašu Lietuvas un Igaunijas draugi nesāk ar problēmu uzskaitījumu, bet sāk ar to, ar ko viņi ir spēcīgi un kāpēc būtu labi ar viņiem sadarboties, mēs kaut kā, un to es nevaru izskaidrot, kas mums tajā pašapziņā ir, sākam klāstīt tur par kaut kādām problēmām un nemēģinam sevi pozicionēt labāk. Jums tik daudz kaut kur ir jāceļo, tik daudz vietas jāapmeklē. Kā jūs organizējat savu dienu un kā jūs visu paspējat? To organizē vesela prezidenta kancelēja. To organizē gan kancelējas vadītāji, gan padomnieki. Jo visur ir jābūt precīzi laikā. Sevišķi, ja tās ir starptautiskās vizītes vai reģionālās vizītes, tad viss ir sadalīts pa minūtēm. Lai gan dažreiz cilvēkiem liekas, kāpēc tur 30 minūtes vajadzētu kādas 2 stundas, lai izstāstītu visu. Bet, ja tu esi aizbrauc līdz Līvāniem, vai aizbrauc līdz Kuldīgai, vai līdz kādam citam Latvijas novadam, tad arī tā vēlme pēc iespējas vairāk tikties, apskatīt, saprast, kas notiek, kur var kaut kādas lietas varbūt palīdzēt attīstīt. Un pamatā tā plānošana notiek vairākus pat mēnešus uz priekšu. Tas nav tā, ka no rīta piecelies un sāc domāt, ko tu dienā darīsi. Un tad jaunietis jautā, ko jūs darāt, kad ir besis? Vai te nav tāda brīži, kad ir... Pat ja tādi brīži ir, tad tie ir jāpaslēp dziļi sevi un jāmēģina turpināt dienu tā, kā tā ir ieplānota. Tādas lietas atļauties vairs īsti nevar. Laiks paņemt mazu pauzīti no jautājumiem. Ir atkal sagatavots kāds uzdevums. Un šoreiz es jums uzdošu latviešu apvidvārdus. Un jums tad ir jāpasaka, ko tas nozīmē. Mūsu pirmais apvidvārds ir stiķenes. Ko varētu nozīmēt? Stiķenis? Stiķenes. Nav nejausmas. Tā ir oga. Es varu pateikt priekšā, kāda oga. Un tad jau, ja stiķenis un oga, tad tas ir kaut kas ar ēdienu saistīts, vai ne? Tas ir ar ēdienu saistīts. Ir kaut kāds īpašs ēdienu paveids? Negluži tāda apaļa, dzeltenīga, salda oga, mazliet ar adatiņām varētu teikt. Tā kā ērkšķoga? Ērkšķoga, tieši tā. Stiķene ir ērkšķoga. Būtsknāps. Kas varētu būt būtsknāps? Tas varētu būt no Kurzemes puses? Tas ir no Kurzemes puses. Tas varētu būt kaut kas saistīts ar kādiem instrumentiem? Jā, tas ir instruments. Būtsknāps. Ar un ap uguni. Kaut kas ar kaut kādām stangām vai ko tur var izņemt? Metālisks priekšmets, ar ko tā kā kaut ko pabakstīt ugunī. Tā kā krāsnes kruķis. Jā. Bingo, krāsnes kruķis. Un visu beidzot, kas ir baltaine? Baltaine? Baltaine. Ar audumu būs saistīts? Jā, tieši tā. Kaut kas ar tādu kā sakšu vai kaut ko tādu? Villaini vai kaut kas? Villaini. Tā kā liela daļa jauniešu jaunības gadus pavada skolā, tad mums ir arī jautājums par jūsu skolas gadiem. Kā tad tur bija? Kāda bija jūsu pieredze? Vai jūs bijāt
populārais skolēns, teicamnieks. Vai jūs varat vispār sevi ielikt kaut kādā kategorijā, un kāda bija tā jūsu pieredze? Pirmās divas atbildes ir ne un ne. Ne populārs, ne teicamnieks. Kategorijās laikam ir īpaši. Nevarētu ielikt, bet labi, tas bija arī cits laiks. Un tas bija tāds arī ļoti strauji pārmaiņu laiks, 80. gadu beigas, kad es gāju vidusskolā un tieši beidzu vidusskolu 91. gadā, kad faktiski atjaunojās arī valsts neatkarība un sāku tieši 91. gada septembrī studēt Latvijas universitātē. Tas bija tāds tiešām ļoti, ļoti liela pārmaiņu brīdis. Man jau liekas, ka katram, kas iziet to skolas posmu un tad dodās lielajā dzīvē, atskatoties, liekas, ka man bija tas pats interesantākais, pats jautrākais un jāsaka tāds, savā ziņā pat pozitīvākais laiks, kāds varēja būt. Uzdevums. Mums ir vēl viens uzdevums sagatavots. Tātad mums ir vēl viens jūsu Instagram posts ar Minhausenu. Jā. Un vai jūs atceraties, kas bija rakstīts zem šīs bildes? Ka es esmu viesojies ciemos pie kolēģa. Tieši tā, precīzi ciemos pie kolēģa. Vai jūs kāds arī kādreiz ir nosaucis par Minhausenu? Acīs nē, bet gan jau aiz muguras noteikti. Prezident kungs, jums ir lieliska iespēja nodot jauniešiem kādu vēstījumu, domu graudu. Kas ir tas, ko jūs vēlaties pateikt visiem jauniešiem? Tas, man liekas, ir pat vienkāršāk. Esiet tādi, kādi jūs gribat būt. Ja jums ir kādas idejas, sapņi, nebaidieties īstenot, pat ja būs daudz kritiski viedokļi, ka tā darīt nevajag. Un neaizmirstiet, ka beigās gan par saviem panākumiem, gan kļūdām būsiet atbildīgi tikai jūs, neviens cits. Un tas ir tas, ko es esmu bieži teicis jauniešiem, un es turpināšu atkārtot. Sapņojiet, nebaidieties īstenot sapņus, nebaidieties kļūdīties, kļūdas labot un iet uz priekšu. Paldies, prezident kungs, ka atnācāt ciemos, bet man ir tāds pēdējais lūgums. Tā kā jūs ļoti labi uzņemat selfijus, vai mums būtu iespēja ar visu komandu kopā uzņemt vienu selfiju? Selfiju? Selfiju, jā. Mēģinām.